21. gadsimta skola. Ance Jaks, Jelgavas valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Jebkurš darbs ir radošs. Uzņēmējspēja un jaunrade. Mēdz teikt, latvieši nav uzņēmēji un to nevar iemācīties. Jelgavas skolotāja Ance Jaks ir pretējās domās. Latviešu valodas un literatūras stundās viņa māca ne tikai gramatiku un cik nozīmīgs ir rainis, bet arī uzņēmējdarbību un jaunradi. Varētu rasties problēmas ar autortiesībām. Nosaukums Mairis koļās. Pastāst, ko tas nozīmē? Es īsti nezinu, ko tas nozīmē koļās. Aktīvi pievērš uzmanību meitenēm. Aktīvi pievērš uzmanību meitenēm. Mēs varētu iekļaut latviešu valodas skaidrošajā vārnīcā jaunu terminu. Mūsu klases seja ir Mairis, taču viņam tas īpaši patīk, jo viņam nepatīk būt uzmanības centrā, taču viņš ir ļoti foršs un mums visiem viņš patīk, tādēļ mums patīk viņu novietot šajā uzmanības centrā. Pašlaik 10. klases skolēni veido avīzi par skolas dzīvi ar nosaukumu Mairis runā. Katram skolēnam ir sava loma, kas ļauj iejusties dažādās profesijās. Redaktora, sabiedrisko attiecību speciāliste, žurnāliste. Teorētiski šis pat īstenībā ir veiksmīgāk. Tas tā no valodas viedokļa. Man bija ļoti svarīgi, ka šajā avīzes veidošanas procesā skolēni jau no paša sākuma iejūtas tādā kā uzņēmēja lomā. Visam procesam cauri domājot par savu klientu, ja par savu mērķa auditoriju. Tavuprāt, kas bija labs avīzē, kas jālabo? Burtu lielums ir pārāk mazs mūsuprāt rakstos. Daudz infografika un tabulas, taču tajā pašā laikā tas nebija izmantots pietiekami un avīze nebija pārskatāma. Saskaņā ar valsts noteikto programmu šajās stundās Ancei bija jāmāca tēma informācijas ieguve un apstrāde. Skolēni šo tēmu arī apguva, tikai neierastā veidā. Mēs nedaram visu ierasto, kas ir pārējās stundās, nepierakstam tikai rakstīšanas pēc. Un mēs bieži vien izvēršam tēmu daudz plašāk nekā to ir paredzēts. Labi. Ance uzskata, ka šādas radošās darbošanās skolēnus daudz vairāk motivē un piešķir mācību procesam jēgu. Labi, es rakstu daudzveidība, jā? Nav vienotas tematikas sektora. Līdz ar to, Kā tu to domā? visi raksti ir kaut kā saplūduši kopā. Vajadzēja vienkārši slejas veidot, Labi. kur viss ir vienots. Jā, skaidrs, labi. Meitenes? Rezultātā, paralēli gramatikai un sintaksei, skolēni ir mācījušies analizēt, plānot un uzņemties atbildību. Man vissvarīgākais beigās ir tas, lai skolēni procesā kaut ko rada. Vai tā būtu eseja, vai mācību filma, vai avīze, ka viņi paši izveido kaut ko. 21. gadsimta skola.